Ilze ir 2 mazu puiku mamma, biroja darbiniece un mīl dabu. Viņa ikdienā gatavo mājās un cenšas savai ģimenei sarūpēt tīrāko, labāko un veselīgāko pārtiku. Tāpēc dažreiz pērk ekoloģiskus produktus, dažreiz dabīgus, dažreiz mēģina iepirkties tirgū, bet citu reizi sanāk piemājas lielveikalā. Bet līdz galam tomēr Ilze nesaprot, kas mūsdienās ir laba pārtika un kas tad īsti ir bioloģiskā pārtika. Bioloģiskās lauksaimniecības produkti tiek audzēti un ražoti saskaņā ar dabiskajiem augu, mājputnu un dzīvnieku augšanas procesiem, neizmantojot ķīmiski ražotus minerālu mēslus, pesticīdus un antibiotikas. Bioloģiskās lauksaimniecības principi stingri noteikti Eiropas Savienības regulā, ne pa labi, ne pa kreisi un visā Eiropā vienādi. Tikai tos produktus, kuri nāk no certificētas bioloģiskās saimniecības, var saukt par bioloģiskiem vai ekoloģiskiem, bio vai eko. Tikai tie var izmantot zaļo ekolapiņu, bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. Bet kas ir bioloģiskās lauksaimniecības principi? Īsi sakot, bez mākslīgās ķīmijas. Pārējā lauksaimniecībā izmanto daudz dažādas ķimikālijas pret nezālēm, pret kukaiņiem, pret slimībām, minerālu mēslojumu augsnei. Bioloģiskajā strādā bez pesticīdiem, herbicīdiem, fungicīdiem un pārējiem mākslīgajiem palīgiem. Rūpējoties par augsnes veselību, tiek izmantots organiskais mēslojums. Dārzeņu un augļi aug stipri un veselīgi. Kaitēkļus apkaro to dabīgie ienaidnieki, bet nezāles izravē čaklas rokas. Lopi bioloģiskajās saimniecībās ēd zaļu zāli, ganās ganībās un dzīvo veselīgu dzīvesveidu. Veikalā nopērkamie pārstrādātie bioloģiskie produkti nesatur kaitīgās E-vielas, mākslīgas piedevas, krāsvielas vai smaržvielas. Tajos ir tikai tādas sastāvdaļas, kuras pazītu arī tava vecmāmiņa. Bioloģiskā pārtika nesatur ģenētiski modificētus organismus. Bioloģiskā lauksaimniecība ir veselīga un līdzsvarota sistēma, kurai nav vajadzīgi ķīmiski palīgi. Loģiska sistēma. Un tagad Ilze zina, jāmeklē zaļā ekolapiņa, jo tas ir loģiski. Šī pārtika ir tīra, stingri pārbaudīta un arī laba videi. Bioloģiski. Bioloģiski. Tīra pārtika cilvēkam un videi.